Labdien! Šī lekcija sauksies Mans draugs ēšanas traucējums, zināšana un pieredzes stāsts tev. Šo pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Tātad sāksim. Par mani. Šobrīd jūs redzēsiet bildi ar mani 12 gadu vecumā. Jā, tā esmu es ar 13 piercingiem, 3 no tiem mēlē, 5 lūpās, vairāki šeit un abiņā un 2 uzacīs. Pastāstīšu arī tālāk, kāpēc 12 gados tā ar mani notika, bet šis ir, lai pievērstu jūsu uzmanību tam, ka arī es kādreiz biju tāds pats jaunietis kā jūs. Tātad par mani šobrīd. Mani sauc Anna Balode, esmu ēšanas traucējumu coach mentors, esmu biedrības Būt brīvai dibinātāji, kas ir biedrība cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem un iesaistās par to interesēm un lai tiem to vajadzības būtu sabiedrībā pārstāvēts un lai mazinātu stigmu Latvijā. Tāpat arī esmu SIA ET resursu centrs dibinātāji un vadītāji, kas ir psiholoģiskās palīdzības centrs cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, kurā ir dažādi terapeiti, uzturas speciālisti, darbojos es kā mentors un coach un piedāvājam dažādas atbalsta grupas, seminārus un lekcijas. Tāpat arī biedrība Būt brīvai piedāvā lekcijas un šī lekcija ir viena no tām. Tātad esmu arī ēšanas traucējumu mentors, un mentors nozīmē tas, ka cilvēks pats ir gājis cauri kaut kādam konkrētam procesam un pēc tam ticis ārā un palīdz tiem, kas šobrīd ir tajā problēmā. Esmu schēmu un piedzīvojumu terapijas praktiķis, tās ir dažādas tādas psihoterapijas metodes. Esmu brīvs cilvēks no alkoholismu un ēšanas traucējumiem jau 7 gadus. Jā, ar to jūs tālāk tiksiet iepazīstināti. Un esmu 3 lielisku bērnu mamma un man ir 33 gadi. Tas par mani. Un par ko mēs šodien parunāsim? Aicinu jūs aizdomāties katru pie sevis, vai jūs zinat, kas ir ēšanas traucējumi? Vai jūs zinat? Vai varbūt padomāt par to, vai esat dzirdējuši kaut kur, varbūt kādam draugam ir bijis, vai mammas darba kolēģei, bērnam, vai jūs par to esat dzirdējuši un vai jūs zinat, kas tas ir? Kā jums šķiet? Vai tā ir kāda modeļu slimība, vai tā ir otrādāk kāda vienkārši negausīga ēšana, aptaukošanās, liekais svars un amerikāņi, ko jūs redzat filmās? Vai varbūt tā ir vienkārši vēlme būt dievam, vai varbūt tie ir kādi gremošanas traucējumi, kad nevar norīt pārtiku, vai to ir grūti pārstrādāt, kādas norīšanas grūtības, vai varbūt tā ir kāda pārtikas alerģija. Kā jums liekas, kas ir ēšanas traucējumi? Pie sevis padomājiet. Visbiežāk sabiedrībā ir dažādi mīti, ka tā ir modeļu slimība, kad tā ir aptaukošanās. Protams, ēšanas traucējumi var rezultēties arī ar aptaukošanos, taču staigājot šobrīd pa skolām ar šo lekcijām klātienē un aptaujājot jauniešus, izrādās, ka vismaz 2 no auditorijas, kurā ir 50 cilvēki, nezinu, kas ir ēšanas traucējumi, tiešām domā, ka šī ir modeļu slimība vai grūtības norīt. Protams, liela daļa par to ir dzirdējuši, jo arvien skaļāk pateicoties mūsu biedrībai dzirdam par to presē, par to raksta mēdījos un ir tāda izpratne, jo vēlāk pastāstīšu, kas ir ēšanas traucējumi. Un vēl aicinu jūs aizdomāties, vai katram no jums individuāli ir bijuši kādi lieli stresi, pārdzīvojumi, varbūt vecāku šķiršanās, varbūt mobbings skolā, nesaskaņas ģimenē, kāda tuva radinieka vai kaķīša, piemēram, zaudējums. Vai ir bijušas kādas situācijas, kas emocionāli ir ļoti nepatīkamas un tādas, var teikt, pat traumas. Tad vēlos, lai jūs pie sevis padomājiet, klātienē gan skolnieki atbild šo aptaujās, bet padomājiet, vai jums ikdienā pietrūkst emocionālais atbalsts, vai jums tā pietiek? Gan ģimenē, gan ar klases biedriem un draugiem, vai varbūt jūtaties vientuļš,
ka gribētos kādam pastāstīt, bet ir lietas, ko jūs nevarat citiem pastāstīt, ka neviens nesapratīs, un jūs esat viens un nomākti savu problēmu, piemēram, ka ģimenē ir kāda strīdi, ka jūs viens iet savā istabā un īsti atbalstu jūs nesaņemat, vai bieži vien tas ir aizejot pie vecākiem, pasakot, kā es jūtos, nu, ko tu man pārmet un tā tālāk. Vai varbūt jūs jūties nesaprasts un esat viens, vai skolā vienkārši bieži vien ir tā, ka skolotāji ignorē šo mobbingu vai tam līdzīgi. Tad jautājums, vai tev pietiek emocionālā atbalsta? Atbildi pilnīgi godīgi sev. Un tālāk, šis ir pēdējais jautājums. Un tālāk tad parunāsim, kāpēc es šo stāstu un kāpēc es šo jautāju jums. Tātad es sākšu ar tādu varbūt mazliet jums jauniešiem garlaicīgāku daļu, tā būs teorija, bet pavisam nedaudz, tālāk būs interesantāk. Bet sāksim ar to, kas ir ēšanas traucējumi. Tāda kā definīcija, īsāk psihiska un psiholoģiska saslimšana, ko pārsvarā izraisa pagātnes traumas, notikumi, ir pavisam maz procents ģenētiski, bet pārsvarā tie ir pārdzīvojumi un liels stress. Tātad tas ir tad, kad kas notiek psiholoģiskie procesi, regulē uzvedību. Tā nav gluži kā psihosomātika, kad, piemēram, pirms eksāmeniem vai kontroldarbiem ziniet, kad ir stress, sagriežas vēders, ir svīšana, bet tas notiek tā, kad cilvēks vairs nekontrolē savu uzvedību. Līdzīgi mēs varam runāt par kleptomāniju, kad cilvēki zog, viņi kaut ko izdara. Tas ir tāds impulsu trūkums smadzenēs, seko darbība un pēc tam, kāpēc es to izdarīju un tā, bet tā rīcība ir nekontrolēta. Tā reāla psihiska saslimšana. Protams, tā nesākas, mēs sāksim runāt, kā tas viss sākas, kā tas notiek, bet ir viens brīdis, ka ēšanas traucējumi ir reāli ēšanas traucējumi, to var uzstādīt kā diagnozi psihisku, un no tiem ārā ir ļoti, ļoti grūti tikt. Tātad jūs visi atceraties, kā bija, kad bija Covid-19, kad bija attālinātās mācības, cik tas bija sarežģīti, grūts laiks, jo jūs skolnieki esat pusauģis sociālas būtnes, visi cilvēki sociālas būtnes, bet pusauģu gadi ir tas laiks, ka jums vajag socializēties, jums vajag tusiņu, jums vajag čupoties, jums vajag savu bariņu. Un Covid bija laiks, ka jūs esat vieni mājās ar noteikumiem neiet ārā, viss ir attālināti, nav dzīvā komunikācija, nav šī čupošanās, un tas radīja ļoti lielu stresu. Pat ja kādam šķiet, nē, man nebija nekāda stresa, zemapziņā jums šis stress ir. Tāpat karš Ukrainā, viena no mūsu pamata vajadzībām ir drošība, un tā tiek apdraudēta, lai arī it kā nesaistīti citā valstī, tomēr kaut kur zemapziņā instinktīvi jūs jūtat, ka arī jūsu drošība ir apdraudēta, un tas rada tādu kā stresu, kas tagad būs, vai arī mums kaut kas būs un tam līdzīgi. Kas notiks tālāk, un arī tas, protams, rada stresu. Un vēl jūs jauniešu vecumā, it sevišķi 9. klases, sapratīs, par ko es runāju, šie tuvojošie eksāmeni, kas arī ir papildus stress, bet runājot par ēšanas traucējumiem, pasaules dati pētījumi rāda, ka pirms Covida, ņemot vērā visas pasaules valsts, mēs zinām, protams, ka Amerika ir cits stāsts, ja, ka tur ir ļoti daudz aptaukošanās un tā, bet ņemot vērā visus pasaules datus, no 3,4% pirms Covida, šobrīd pasaulē 7,8% iedzīvotāji ir ēšanas traucējumi. Tātad šī psihiskā saslimšana, un tie ir vismaz dažādu 13 veidi, lai arī mums ir sabiedrībā pieņemts arī tie, kas zina, kad zināmākie ir anoreksija, bulimija, kompulsīvā ēšana, ja, kad ir kādi 3 tie populārākie, un, kā es saku, mītiski asociējās tikai ar anoreksiju, kad ir ļoti, ļoti slaidas meitenes, kas arī ir viens no mītiem, kad ar to slimo tikai meitenes. Nē, šī problēma skar dažādu vecumu un dzimumu cilvēkus, ir arī puiši. Tepat Igaunijā 10. gada pētījumā pētīja, ka 1,7% puišu, igauņu puišu ir ēšanas traucējumi un 7,7% sievietēm.
Tātad mēs esam tepat netālu, mēs varam saprast, ka šeit tā problēma varētu būt stipri līdzīga, pat ja liekas, mums jau kaut kā savādāk, ja, un par to nerunājam, bet diemžēl tā nav. Mums ir arī vērsušies cilvēki pēc palīdzības 43 gadu vecumā, 61 gadu vecumā, 11, 12, taču ēšanas traucējumi visizplatītākie ir vecuma grupā no 12 līdz 25 gadiem, tādēļ es jums šo te stāstu, tieši tādēļ jūsu auditorijai. Un runājot par to, ka mītiski pieņems, ka tikai ļoti slaidi cilvēki tie ir ēšanas traucējumiem, ko mēs redzam uz ielas un pilnīgi atskatāmies, ārprāts tūlīt sabruks vai kā mani sauc kaulu un ēda, taču patiesībā tikai 6% šo cilvēku ir zem svara normas. Tātad šī problēma ir neredzama. Un es varu teikt, pēc katras lekcijas, ko es lasu skolās, klasē vismaz 3 cilvēki man uzrakstīs. Un tas ir arī bijis arī puiši, ne tikai meitenes, un es ļoti novērtēju, ka vēršas pēc palīdzības, jo cilvēkiem ar šo problēmu tieši šīs stigmas dēļ ir ļoti grūti vērsties pēc palīdzības, jo sabiedrībā bieži ir šie varianti, ko es jums piedāvāju, modeļu slimība, muļķības, ka nē, vai negausīgs ēdājs vienkārši, ka nevar apstāties, un gribas spēka trūkums, mērķtiecības trūkums, un ir dažādi šie mīti, tādēļ šie cilvēki jūtās tādi kā nesaprasti, ka viņus nesapratīs, viņus atstums, un viņi nevēršas pēc palīdzības, un šī slimība ļoti grūti pakļaujas ārstēšanai. Un vēl, kas ir būtiski pastāstīt, tas var nest arī līdzi dažādas citas psiholoģiskas saslimšanas, kā depresija, trakākās attīstības stadijās parādās arī kleptomānija, ko es jums pateikšu, kas nav gluži kā diagnoze, bet tāda zakšana un dažādas citas nekontrolētas uzvedības, garstāvokļa traucējumi, bipolārie traucējumi, dažādas citas psihiskas saslimšanas. Tātad ar to viss nebeidzas, ja ir vienēšanas traucējumi. Tātad es ieskicēšu vēl nedaudz teoriju, pirms ķersimies pie lietas. Tātad zināmākie jums ir anoreksija, bulimija, kompulsīvā ēšana. Pastāstīšu, anoreksija ir tad, kad cilvēks uzņem ļoti mazu uzturu. Parasti ir zems svara normas, šis ķermeņa masas indeks ir zems, trūkst minerālu vielas, trūkst tauku, tādas pazīmes kā krīt ārā mati, ļoti trausli nagi. Cilvēks badojās, burtiski badojās, un kamēr šis cilvēks nēd, viņam izdalās, tālāk pastāstīšu arī, kā tas notiek bioloģiski, tad neēdot izdalās tāds kā dopamīns, kas ir laimes hormons. Un tajā brīdī liekas, viss kārtībā, visi saka komplimentus un enerģijas tik daudz, un citi nesaprot, kā tev tik daudz enerģijas, ka tu vispār neēd. Bet tāda ir šī slimības būtība, par to arī pastāstīšu tālāk. Un jā, šie cilvēki atsakās no ēdiena, un anoreksijas trakajās stadijās ir tā, ka ir bailes no ēdiena. Bailes no ēdieniem, kuros ir vairāk kalorijas, ir paniskas bailes pieņemties svarā. Un tās meitenes katru dienu svers sevi, mēra sevi. Protams, arī puišas vairāk runāja par meitenēm, jo pārsvarā tās ir meitenes, ko tas skar, bet arī puiši ir tā, ka piedāvā ēst, un līdzīgi varat iedomāties kā fobija no čūskām, ja, kad ir bail, tad no tā ēdiena liekas, nē, es tūlīt tā pēdīšu, es tūlīt palikšu tāda, un ak Dievs, un nē, un es nevaru, un tas ir trekns, tas ir pretīgi, un ir tādas paniskas bailes. Un ja tu esi paēdis kaut ko, ak Dievs, tad tūlīt, un arī reāli šie cilvēki esat droši vien redzējuši bildīti, kad spogulī redz sevi, man nepatīk vārds resnī, bet ļoti pilnīgu sevi redz, un realitātē ir ļoti tievi. Un tā tas ir sagrozīti šie psihiskas mehānismi, un šie cilvēki neredz patieso ainu, kādu viņi izskatās. Un bieži vien pie manis atnāk meitenes, kas ir ļoti zemes svara normas. Mums ir bijusi arī meitene 28 kg, kas gandrīz noģība mūsu telpās, bet viņi neredz esot šo situāciju un bieži vien pat redz sevi tādu ļoti, teikšu latviski sekstīgu, jā, tādu ļoti formīgu un foršu, ka visiem patīk, bet neredz patiesībā, kas notiek. Un šie ir tie kauli un ādi, par ko parasti runā.
Bet, protams, tas nenotiek vienā dienā, to jums pastāstīšu, līdz tam nonāk, bet parasti tas ir mazs svars. Tātad bulimija ir kompensējošs mehānisms, arī ārpus šīs kompensācijas cilvēks ēd ļoti maz, līdzīgi kā anoreksijas cilvēki, ēd ļoti maz paniskas bailes pieņemties svarā, tikai šo cilvēku mehānisms strādā savādāk, ir šis impulsu trūkums, un ja anoreksijas cilvēks ļoti var noturēties, bet tas nav saistīts ar gribas spēku, bet tiešām tāds savādāk izpaušās ēšanas traucējumu šī attīstības gaita, tad bulimijas cilvēki vienā brīdī noraujās, daudz sēd ēdienu, ļoti daudz šādas pārēšanās lēkmes notiek ļoti īsā laika periodā, tiek uzņemts pārāk daudz uztura, un tas notiek ļoti bieži. Un pēc tam seko kompensējoša uzvedība, jo kā es tā piedos, es tūlīt palikšu resns, tā ir vai nu vemšana, caureiz līdzekļu lietošana, vai pārsportošana, vai kompensēšana pēc tam neēdot. Respektīvi, vienu dienu ļoti pierījos, jūtos vainīgs, pēc tam 3 dienas neēdu, mokus tā kaut ļoti gribās taist. Vai arī pie poda izvemjos, tas var būt reizi mēnesī, tas var būt 2 reizes mēnesī, tas var būt reizi nedēļā, un tas var būt pat 6 reizes dienā, kā tas bija vienā no maniem trakākajiem gadījumiem. Un bieži vien bulimijas pacienti ir normālā svarā, ne zem, ne virs, pat ir reizes, kad virs svaru normas, jo kaut kas jau organismā paliek, bet tas tāds vairāk iekšējā runāšanā. Bet tālāk par kompulsīvo ēšanu, tas ir līdzīgi kā bulimija, notiek šīs ēšanas lēkmes, ka tu ēd, tu nejūti ātru, tu nevari apstāties, vajag visu pēc kārtas, un mēs te nerunājam, kā pie omītes paēst kotlets un kartupeļus, un kad var saldējumu pa virsu un visu kaut ko sēst, tie tiešām lieli pārtikas maisi, tie var būt saldējums lielā kaste, tā var būt viena vesela cielaviņa, un ne tikai, un tie var būt ļoti lieli apjomi bulimijas, piemēram, gadījumā, tas ir vesels pārtikas maiss, tu paēd izvemies, kamēr vesels pārtikas maiss. Tas var šķist jums pretīgi, bet to pastāstīšu, kāpēc es jums stāstu. Jums tas vienkārši ir jāzina, šīs zināšanas, pat ne, ja jūs kādreiz tas skars, ja kādu ģimenes locekli vai draugu tas skars. Jums vienkārši jāzina, ka tādi ēšanas traucējumi ir, un ja jums kāds saka, ka ir ēšanas traucējumi, šim ir jāpievērš uzmanība. Tātad tad ir pica, kas ir tāds ēšanas traucējuma veids, kas gan ir citām psihiskām saslimšanām, kad ēd neēdamas lietas, piemēram, krītiņu, zīmuļus, kaļķi un tā tālāk. Tad ir osfēti, kas ir citi nekvalificēti ēšanas traucējumi, jo reizēm ir tā, ka cilvēkiem šķiet, man jau nav ne bulimija, ne anoreksija, es tā kā citas dienas ēdu, tā kā citas neizvēmjos roti reti, un tā kā nevaru nodefinēt, citas reizes pieēdos, un tā kā nevaru saprast, pie kura ēšanas traucējuma es esmu, tad tas ir nekvalificēts ēšanas traucējums. Šī arī nav normāla uzvedība, kaut vai izvemšanās reizi 3 mēnešos, bet tā nav normāla uzvedība. Un arī ēdienu kaut kāda veida ierobežošana, piemēram, kategoriski atskos no miltiem un cukuru un nevaru tos uzņemt nekādā veidā savādāk sevi vemt. Tas arī būs nekvalificēts ēšanas traucējums, bet tas tomēr ir ēšanas traucējumi. Tad ir atipiskas anoreksija un atipiska bulimija, kas ir, piemēram, šim cilvēkam šī uzvedība ir stipri zem svara normas, viņš uzņem uzturvielas stipri zem tā, kas ir jāuzņem, vidēji 2000 kalorijas dienā, bet stipri zem tā, piemēram, 300, bet arī notiek vēmšana visu laiku. Kā visu laiku tālāk stāstīšu par sevi, bet vienā dzīves periodā bija pat tā, es apēdu vienu riekstu un izvēmu viņu ārā. Tātad atbrīvošanās no šie tie ēdiena, bet gala rezultātā stipri zem svara normas, un tas, ko mēs atpazīstam kā anoreksija, ļoti kaulēns cilvēks, tā kā varētu šķist anoreksija, bet patiesībā tā ir bulimijas uzvedība, un ar šo bulimijas uzvedību tiek panākt šī anoreksija, un tā ir atipiska bulimija, atipiska anoreksija.
Dranku rakstīja, kad ar alkoholu netiek uzņemts uzturs, taču tiek uzņemts alkohols. Ja? Un tā mījās šis dopamīna uzņemšana. Tad es uzņemu ar alkoholu, tad es jūtos vainīgs par to, ka es dzeru alkoholu, un no alkohola man ir slikti, tad es ēdu, tad no ēdiena man ir slikti, tad es atkal neēdu vai dzeru alkoholu, vai izvēmjos un dzeru alkoholu, jo man ir vainas sajūta, pārmetumi tā tālāk. Un bieži vien dranku rakstīja tur, kur anoreksija mīs, jā, ar alkoholu. Vai alkohols iedod enerģiju, un ilgstoši neēdot nav enerģijas, un tā alkohols uztur tādā tonusā, kas ir ļoti bīstams ēšanas traucējuma veids. Pregnoreksija ir, kad grūtniecēm ir paniskas bailes pieņemties svarā, jo grūtniecības laikā svars pieaug, un ka grūtnieces uzņem mazu uzturu, piemēram, savu meitu es iznēsāju pirmo bērnu uzņemot 1000 kalorijas dienā, kas ir puse nekā nepieciešams, kas var beigties bērnam ar mazu dzimšanas svaru. Pat ir tā, kad dzemdību namā stāsta pieredze, kad grūtniecei bērns vairs neattīstās jau 7. mēnesī, jo tiek uzņemts stipri par maz uzturvielas, un ir grūtniece, kas dzemdē pat 30 kg, un tur tas bērns garīgi attīstījies nav, tāpēc, kad ir bijušas šādas bailes. Tad ir deipnofobija, varbūt kāds no jums, kas skatās, zina, kad ir kauns un bailes publiski ēst. Piemēram, iet kafēnīcā vai ka puiši skatās, gribētos likt kotleti, bet tā vietā tu liec tikai salātīļus un tā, un ir sajūta, ka visi skatās, ko es ēdu, visi domās, ka es esmu resns un tam līdzīgi. Tā ir deipnofobija. Kāpēc es jums to stāstu? Šobrīd jūs redzēsiet divas bildes. Mani 16 gadu vecumā un mani 21 gadu vecumā. Tādēļ, ka tie ir bijuši 15 gadi murgā, man pašā ir savas ēdas, esmu izbaudījušos ēšanas traucējumus. Ir brīnums, ka es esmu šeit un stāstu jums šo lekciju, jo tas varēja arī nebūt. Man ir 2. grupas invaliditāte psihiatrijā. 16. gadā es nejūtu savas kājas, es nevarēju normāli pastaigāt, es nevarēju trāpīt, pakrāsot līnijā. Šie zobi ir ielikti, jo viņi visi izbira bulimijas dēļ. Un jā, kā es arī minēju, es nelietoju alkoholu, man bija periods arī ar šo drankoreksiju, un tas ir īsts brīnums. Ārsts teica, ka man nevar būt bērni, kā es jums saku, man šobrīd ir 3 bērni, es varu normāli funkcionēt, vadīt uzņēmumu un tā tālāk. Bet es esmu bijusi tur, par ko es jums tagad tālāk stāstīšu, kur es ļoti nevēlos, lai jūs kādreiz nonākat. Tātad, vēl pastāstīšu šo bildi, ko jūs redzat tagad manā 16-15 gadu vecumā. Es mēģinu vecākiem kārtējo reizi pierādīt, kad es mācēšos normāli, bet kā jūs redzat, un nojaušot tas, jo tie bija 15 gadi vēl uz priekšu, nekas labs tur nenotika, jo tur ir tikai burkāni, brokoļi, bietes. Es neēdu pat arī bietes, tāpēc, ka man likās, ka tur ir visvairāk kalorijas no visiem dārziņiem. Un jā, bet tādā veidā es mēģināju parādīt, ka es pratīšu ēst. Un nākamā bilde, es iztos tīri normāla čiksa, taču patiesībā ir tā, ka man vienmēr no dzimšanas jau ir bijuši apaļi vaigi, apaļi seja, un tas visu dzīvi ir bijis lielākais komplekss, un arī, lai cik tieva es būtu, šajā bildē 32 kilogrami, nesalīdzināt lūdzu ar sevi, jo jūs nezināt ne manu garumu, ne tā, man nav 1,70 m, esmu 1,64 m, tātad neesmu tik gara, ja, tāpēc 32 kg, un taču apaļi vaidziņi ir joprojām, un tad man likās, ka man vajag tievēt vēl, jo man taču ir apaļi vaigi. Tagad iesim tālāk. Tātad par mani. Man bija laimīga bērnība, man bija apaļi vaidziņi, kā jūs redzat, es esmu tāds sīpoliņš ar mammu. Es uzaugu mazā miestā Slampes pagastā, kas ir pie Tukuma. Mums bija zemnieku saimniecība, tāda liela lauka, kur mēs šķirojām kartupeļus uz kombainu un stādījām kartupeļus un lasījām ogas vasarā. Un mums bija arī 2 stāvu dzīvoklis Slampes pagastā. Tāda parasta ģimene. Slampes pagasts ir maziņš, tur ir kaut kur 900 iedzīvotāji.
un 2 veikali, un tāda mīlīga, laimīga bērnība, cepjot smilšu kūkas, ejot ar draugiem spēlēties ārā un spēlējot paslēpes, slēpjoties šķūnīšos un tā tālāk, un viss bija ļoti forši. Kad man bija 6 gadi, man piedzima jaunāks brālis, kas jau it kā ļoti gaidīts, un mēs viņu ģērbām meiteņu drēbēs. Man ir vecāka māsa arī par mani 6 gadus vecāka, Elīna, un mēs ģērbām viņu un priecājāmies, taču reāli, kuram bērnam patīk, ka viņam ir mazāka uzmanība. Es jūtos nogāzta no troņa, jo visu uzmanību tagad ir manam mazajam brālim. Un tās uzmanības ir krietni mazāk. Un tad man, bija tāds, es ļoti centos izpelnīties tēta mīlestību un arī tādu atbalstu, un tēts bija man galvenā autoritāte. Un man bija foršs bērnu dārs, un 1. klasītē arī gāju šajā lauku skolā. Taču tad, pēc pāris gadiem, tagad jūs redzat nākamās bildes, mans tēts kandidēja, iestājās partijā un kandidēja vēlēšanās. Un sanāca tā, ka viņš bija pirmais saraksta augšgalā, viņu ievēlēja un viņš tika Saeimā. Un mūsu dzīve sagriezās kājām gaisā. Pēkšņi mēs no laukiem pārvācāmies uz lielpilsētu, uz Rīgu, un es gāju Rīgas skolā, kas bija diezgan atpazīstama skola Vecrīgā. Un bija jāuzvedas pilnīgi savādāk. Mēs nonācām tādā graznā dzīvoklī, iedomājieties no dzīves laukos uz dzīvokli Vecrīgā, pilnīgi citu kompāniju. Visi mani draugi paliek tur laukos, visi labākie draugi, visi dārziņa biedri, un pilnīgi viss ir savādāk. Jūs redzat bildēs, man ir kaut kāds organzas veidojums uzģērbts, ja? Es tur ēdu kaut kādu 8-kāji, tur dakšiņu un nazīti, un tur apakšā mēs dzīvojam arī Jūrmalā, mums bija rezidence, un sākās tāda pilnīgi augstas klases dzīve, kur tev bija jābūt tam, kas tu neesi, tev bija jāiekļaujās kaut kamā. Mana mamma man vilka uz skolu trušādas bikses. Jā, tieši trušādas bikses, viņai likās, ka viņas ir ļoti skaistas. Realitātē es sapakoju savas normālās drēbes, kas man kā bērnam pašai patika, un skolā toaletē uzvilkt normālas drēbes. Visu laiku bija jāizliekās. Tur, kur sākās kaut kādā, mans tēvs bija ļoti aizņemts, viņš ļoti daudz strādāja, jo tā bija pavisam cita atbildība. Un arī manai mammai, viņai bija jābūt deputāta sievai, un arī pilnīgi citas lietas, jāiet pie manikīriem un tā tālāk. Un man arī likās, ka es esmu tā atstāta nedaudz novārtā, un vēl kas bija, tur, kur sākās nauda un tāda lielāka dzīve, tur parādās strīdi. Un tur sākās dažādi strīdi, un, protams, mēs kā bērni tam visam bijām pa vidu. Un tad, kā jūs redzat, es esmu ļoti apaļīgs bērns, jo mans tēvs man lutināja un ved uz McDonald's, kas nesen bija ienācis Rīgā. Un mēs daudz ēdām McDonald'ā un daudz tika lutināta, un tā bija tāds apaļīgs bērns. Taču arī 3. klasē bija tādi komentāri no skolas biedriem. Es nebiju gluži atstumtā klases meitene, es biju omulīgās, vienmēr es biju komunikablā, gudra, forša, stilīga. Taču mani sāk kaut kādā veidā apsmiet par manām aprisēm. Es attīstījos ātrāk kā citi bērni. Bērnībā man bija labākā draudzene arī no lauku laikiem. Viņa vienmēr bija man, es braucu pie viņas uz laukiem šad un tad. Viņa bija ļoti tieva un gāja moduļu skolā. Arī tur es jutos tāda, tā kā apaļāka un sāku izjust savu ķermeni kā savu netīkamu. Un arī es atceros vēl tagad, 5. klasē bija tā, kad viens no skolas biedriem, tad, kad es bufetēju, kā visi bērni grib nopirkt bulciņu, un tā pateica, tāpēc tu esi tik rasna uz mani. Visu skolas biedru priekšā, kas tajā brīdī bija bufetē. Man bija ļoti liels kauns, un tad man skolas labākā draudzene Aiga teica, viesturs arī saka, ka tev acis grimst taukos, bet tu neņem galvā, tas tā nav. Un, protams, man sirds sāpēja par to visu, un 11, 12 gadu vecumā
Es vēlējos būt tievāka. Es atceros, bija tāda princeča enciklopēdija, un tur bija rakstīts, ka var nomest svaru ceļot sērkociņus. Tu noliecies un cel sērkociņus, un tā tu vingro. Sportā es biju diezgan tizla, neveikla, un tas man labi nepadevās, un es biju tāds stuntuls, bet lēnām sāku jau domāt par tievēšanu, un ka kaut kas ar mani nav labi. Līdztekus atcerieties, ko es stāstu, kāpēc es jums jautāju, vai jums ir kāda stresi ģimenē vai skolā, vai jums pietiek atbalsta, tāpēc, ka tur, kur bija šie stresi, redziet, kā ir vieglāk domāt par to, kā notievēt, kāds ir mans ķermenis, un jo vairāk bija šie stresi, jo vairāk parādījās tāda uzmanības pievēršana vecākiem. Šeit jūs redzat manu bildi 12 gadu vecumā, atkal ar šiem 13 piercingiem, ko es jums rādīju sākumā, un šīs bija pirmais sauciens pēc palīdzības, pēc uzmanības. Šeit es esmu, jo mani vecāki šķirās, viņi izšķīrās, man ir 12 gadi, un viss dzīvē brūk un juk, un es sāku nēst, un tētim ir sava ģimene veidojās, mammai sava ģimene, un sirds sāpes un tā, un katram ir darāmās lietas, šīs šķiršanās lietas un tā, un es vienkārši pievērsu savu uzmanību. Šis bija sauciens pēc palīdzības, to es sapratu tikai pēc vairākiem psihoterapijas gadiem, taču tad es to nesapratu. Man likās, un arī maniem skolotājiem, maniem vecākiem, jo tajā laikā 2002. gadā nebija tāda psiho izglītošana, kā tagad vecākiem, kas notiek un kā ir ar pusauģiem, nebija tāda pusauģu resursu centru arī. Un tātad šādi es gāju uz skolas fotografēšanos un šādi centos pievērst savu uzmanību. Taču maniem vecākiem tas šķiet ok, tu gribi būt tāda, nu tad esi tāda, ļaujam tev būt, ko es kā bērns interpretēju, ka viņiem vienkārši ar vienu auga. Tālāk, tātad neizdevās šis uzmanības pievēršanas veids, tālāk nāca 7. 8. klase, es biju gudrākais bērns skolā, Rīdzes gada erudīts un piedalījos visās Latvijas olimpiādēs, matemātikas, literatūras un tā ar ļoti labiem rezultātiem. Taču arī par šo es nejūtos līdz galam novērtēta, un arī man ir klients, kur meitenes taka atnāk ar ģeogrāfijas olimpiādē labākā, un viņai pasaka aizēn nomazgāt traukus. Tā gluži manā gadījumā nebija, bet vienkārši es jūtu to, ka ir, forši malecis. Un tas arī viss. Kaut gan mani pūliņi bija ļoti daudz veltīti tam. Man no bērnības jau saka, ka man ir ļoti gudra galva, un tā tiešām ir. Bet vecākiem likās pašsaprotam šie diplomi, ka, vienkārši Āna ir gudra. Kaut gan īstenībā tur bija arī ļoti daudz mācīšanās. Un arī šeit īsti uzmanību man nesanāca pievērst. Un šeit var redzēt vēl, kad sākās tusiņi, un es arī lietoju alkoholu, un būtiski jāpasaka, es nevarēju satikt ar savas mammas draugu, un mamma pateica, ej dzīvot pie tēva. Noteikti bērnu un jauniešu no šķirtām ģimenēm sapratīs, par ko es runāju, un es gribēju iet pie tēta, es ļoti gribēju, jo tas bija manās acīs tāds vismīļākais cilvēks. Un tēvs noīrēja man dzīvokli, jo viņa tā brīža sieva nevēlējās tā kā iepriekšējo laulību bērnu tajā ģimenē, un tur sākās uzdzīve. Un šeit jūs redzat bildes apakšā, man ir 14 gadi, viena bilde ir, kur man ir cigarete zobos, vienā festivālā, tad es esmu pielikusi jau melnus dreģus, staigājis dažādu veidu alternatīviem festivāliem. Arī man to visu ļauj, un es atceros vēl tagad, kā es domāju, kaut mani vecāki sauktu mani 9 mājās, 8 mājās, kā tas bija ar citām draudzenēm, bet man ļāva. Un es lieliski saprotu, ka tie vecāki tā kā gribēja dot man brīvību, bet es to interpretēju kā vienaldzību. Tātad sakāju šie tustiņi gadi, bet jau no 13 gadiem, kā es teicu, es vingroju un tad 14 gados, 13 gados es jau sāku ēst arvien mazāk, es izlasīju dažādas diētas, bija jau pieejams internets un dārzeņu diēta, augļu diēta, tad nēst pēc 6 vakarā un tā. Un es ļoti, ļoti strauji, tagad jūs redzēsiet bildes, kuras esmu 7. 8. klase un tālāk 9. klase.
Jā, tas ir 25 kg zudums gada laikā. Tas notika ļoti strauji. Pazuda manas mēneša reizes. Es nepateikšu konkrēti svarus, cik es svaru, bet dramatiski nokrita manas sekmes. Dramatiski. Knapi pabeidzu 9. klasi. Matemātikā man bija 4, ja nemaldos, un no gada labākā skolnieka es kļuvu pavisam bedrē. Un tad es sasējos ar neīsto kompāniju, zina, draugu tusiņu un tā, un es sāku lietot narkotikas. Par narkotikām jums būs otra lekcija, vairāk un alkoholu, taču es atklāju, ka tas ir veids, kā man mazāk gribās ēst. Un es ļoti ilgi nēdu, ilgākais laiks, ko es nēdu, bija 7 dienas, jo man likās, kā jauno gadu sagaidīs, tā gadu pavadīs, nēdis. Un vēl es uzzināju šo te metodi, ja līdz tam man sākās tāda kā anoreksija, tad man pateica, tikai nedari tā, ka tu vem. Un es domāju, kā man ir jādara, un es pamēģināju. Un es sapratu, ka tas baigi forši. Tu vari ēst, un tu izvemies, un tāpat paliec tievs. Taču jūs redzat arī, kas notika ar maniem matiem. Mani nagi tieši tāpat, šeit vēl manas pašas zobi, bet jūs redzat, ka tas augums pat nav īsti pievilcīgs. Viņš ir jau zem svara normas, un tie mati tiešām ir tādi plāni, acīs nav mirdzuma. Un šeit 9. klases izlaiduma bildē vidū es esmu sašņaukusies. Tieši tāpēc, lai neēstu. Lai neēstu izlaiduma ballītē un lai tiktu savā izlaiduma kleitiņā, kas bija man šūta, jo bija ļoti maza. Jā, un tā tas turpinājās. Es turpināju vemt, sākumā man likās, es tikšu līdz svaram X, un tad es beigšu. Tagad es esmu nometus 25 kg, vēl 2, un tad stop, tad gan stop, tad es būšu skaista. Bet jo zemāk šis svars krita, jo vairāk es redzēju svariem, ka krīt zemāk, nu vēl bišķiņ, un tā iet tāda kā azartspēle. Līdz ļoti zemam svaram, par ko es pastāstīšu jums tālāk. Tālāk jūs redzat, kā tas turpinās. Tas viss turpinājās ļoti daudz gadus, tieši pusauģu gadi, tad ir šādi kā jaunības gadi, 18, 19 gadi, jūs redzat bildē, tur kur vīns, tur jau man šķiet man ir 22 gadi. Un tā tas turpinājās, un tur apakšā jūs redzat ceļojumu bildi, kur man vecāki centās visādi man palīdzēt, veda pie visādiem speciālistiem, bet galvenā jau lieta bija, par ko bija sāpju šī šķiršanās. Taču ejot terapijās, es sapratu, ka lieta nebija par tievs vai apaļš, ka bija tā, ka dzīvē es neko nekontrolēju, tev mīļākie cilvēki ir izšķirušies un dzīve jūk un brūk, un tev nav kontrols tavās rokās, tas, ko tu vari kontrolēt, ko tu ēd, ko tu neēd, kā tu izskaties, jo vieglāk taču ir domāt par to, kā es izstos, vai es neesmu rēsna un tam līdzīgi, nekā, kad ļoti sāp šie visi pārdzīvojumi, kas ir sakrājušies, ka tevi apsmēj skolā un tā. Un, jā, aizmirsu piebilst, ka 12 gadu vecumā arī esot vienā no šiem festivāliem, kad es tusējos, mani seksuāli izmantoja. Detaļās vairs neiešu, taču, jā, tie bija 12 gadi, šiem puisim bija 22, un arī tas nosēdās manā zemapziņā, kaut gan ilgu laiku man likās, tur jau nekas tāds nebija. Bet bija gan. Un, jā, tālāk atgriežoties pie šiem 20 gadiem, tāds turpinājās, tur pievienojas arvien vairāk alkohols, un ja pusauģu gados 15, 16, man likās, es visu kontrolēju, es varu izvēlēties, vai es ēdu, vai es neēdu, kad es ēdu normāli. Šeit vairs tā kontrola nebija. Un ir tas brīdis, kad vienkārši saprotu, es vairs šito nekontrolēju. Es vairs nekontrolēju un es nevaru tikt ārā. Un man vecāki veda, kā es teicu, visur un mēģināja izārstēt ar ceļojumiem, sūtot manis ceļojumos, bet es jūtos ļoti vientuļa, un es netiku šeit nākamās bildes, jūs redzat arī ar maniem tusiņiem. Un es nezināju, kā tikt no šī aburtā loka ārā. Es vairs nezināju, jo man bija paniskas bailes pieņemties svarā. Es zināju, ja es sākšu normāli ēst, tad es pieņemšos svarā. Un arī tad, kad es apsolījos, rīt es tiešām ēdīšu normāli, rīt man tiešām izdosies. Un nekas vairs neizdevās. Un tas neizdevās, jā, šeit turpinās, un tas neizdevās līdz tam, kad 2011. gadā es biju ēšanas traucējumu centrā Lietuvā, un tur man pateica, man likās, ka es esmu iemācījusies ēst, un man atslēga rokā, tur man pateica, ja tu
turpinās lietot vīnu un alkoholu, tad ēšanas traucējumi agri vai vēl atgriezīsies. Bet man likās, un jūs jau droši vien arī zināt to sajūtu, ar mani jau tas nekad nenotiks. Man tā nebūs. Un pēc 3 gadiem atkal ēšanas traucējumi bija atpakaļ. No 19 gadu vecuma esmu kopā ar savu šī brīža vīru, tā laika draugu. Un tā tas turpinājās līdz 26 gadu vecumā, 2016. gadā. Visi mani glāba un visi pateica, mums pietiek, visa atbildība tavās rokās. Līdz tam bija piedzīvots ļoti daudz slimnīcu, arī pat reanimāciju, jo uzturtrūkuma dēļ sāka raut krampji. Un bija ļoti bīstams situācijas, kālijas bija ļoti zemes, un šīs sakas medicīniski ir ļoti smagas, var apstāties sirds jebkurā brīdī, un katras 52 minūtes pasaulē mirst kā tieši rezultāts no ēšanas traucējumiem. Un 26% izdara pašnāvību. Nu, es nedarīju pašnāvību, es lietoju alkoholu, lai par šīm sāpēm nedomātu. Vienu brīdi arī griezos, un tie, kas šo skatās, daļa no jums noteikti saprot, par ko es domāju, kad šīs emocionālās sāpes ir grūti izturēt, un tu dari to fiziski. Taču jā, šajā 16. gadā man šī brīža vīrs draugs pateica, kad viņš neredz kopā vairs attiecības, ka viņš ir gatavs sajiet kopā tikai tad, ja es savedu sevi kārtībā. Ja es tiek galā ar šiem ēšanas traucējumiem, jo viņš dzīvē vēlas bērnus, un tā man bērni nevarēja būt. Un es sāku neēst tev vairāk. Un es teicu, tikai nesaki manai mammai, kādas problēmas ir ar mani un tā. Un es tajā dzīvoklī, kur kopā mēs īrējām, sēdēju viena, nēdu vēmu, lietoju alkoholu, nēdu vēmu. Līdz vienā rītā es piecēlos un sapratu, ka es nejūtu savas kājas. Un likās, paga, nu tā nevar būt. Es tā kā paēdīšu un būs viss labi. Un tā es gulēju vairākas dienas un sapratu, nē, es nejūtu kājas. Es tajā laikā arī pīpēju, viņš ļoti daudz pīpēju un tā. Un es domāju, nu tas draugs atgriezīsies, viņš palīdzēs man tikt slimnīcu un tā, bet viņš neatgriezās. Un visa atbildība par to, vai es izvēlos šādi dzīvot vai nē, bija manas pašas rokās. Un tad es izsaucu taksti. Man bija ļoti slikta finansiālā situācija, ēšanas traucējuma dēļ. Es biju parādos, es biju zagusi savam tā brīža draugam naudu, lai pirktu ēdienu un ietu vēmt un dzertu alkoholu. Un bija ļoti slikti. Es prasīju mammai, vai tu samaksās par taksti. Mamma teica jā, un es braucu pie savas mammas. Tā 26 gados es dzīvoju pie savas mammas. Mani uzpīpēt veda pie rokas mans brālis, tad, jo viņš bija lielāks. Un es nejūtu savas kājas, vienkārši gāju šādi. Un nebija iespējams paēst un paiet. Un tad man aizved pie psihiatra, un psihiatrs pieņēma lēmumu par Tvaikielu. Tvaikiela ir psihiatriskā slimnīca, tā saukta Psihene. Jūs jau zināt, slēgta tipa nodaļa, kur bijām mēs visi kopā. Gan tie, kuriem ir šizofrēnija, gan dažādi citi vecuma demence, ļoti daudz dažādu cilvēku, kas ir ļoti tālu no apziņas, kur neapzinās, ko viņi dara, citus sēž pie gultas, taču tur bija vienkārši normāla meitene Anna, kur visu apzinās, viņai vienkārši ir ēšanas traucējumi. Latvijā šobrīd, es stāstu šo 23. gadā, nav specializētas nodaļas šim te, par ko mēs ļoti iestājāmies, tāpēc es nodibināju šo biedrību. Un es biju tur, un es teicu, ka es iznākšu ar vairāk diagnozēm, nekā es ieeju līdz, man bija ļoti liela depresija. Un tur es sāku ēst, lai arī tur es vēmu, bet es sāku ēst, un es sapratu, viss ir manās rokās, šīs kājas neatgūstās. Un bija ļoti, ļoti traki, un tas, kas notika patiesībā, bija, jo smadzenēm trūka barības vielas, viņas netika uzņemtas, vai arī viņas tika izvemtas vienkārši, viņas neuzsūcās. Un pa virsu tika lietas vīns, kas bija kā sērskābe. Un šīs smadzenes daļa atmira, atmirst daļa smadzeņu, tādēļ arī ir šī invaliditāte. Man ir ļoti grūti fokusēties uz kaut kādām lietām, vai es ļoti ātri nogurstu pēc garas darbdienas, ja man ir bijušas konsultācijas kāds no citiem cilvēkiem, bet tāds bija rezultāts. Un tur sapratu, tikai no manis atkarīgs, vai es gribu tā dzīvot vai nē. Lai arī ārsti nedeva nekādas labās prognozes, jo es tajā brīdī arī nokārtojos pamperos. Sākot normāli ēst un atsakoties no alkohola pilnībā, jo es izlēmu mainīt savu dzīvi,
man stāka palikt labāk ar kājām, rokām. Ar laiku es saprotu, ka es visu atgūstu visas maņas. Un ēdot un esot skaidrā vismaz 3 mēnešus, es nelietoju alkoholu no 16. gada 2. augusta un arī neesmu bērnus no 16. gada 2. augusta. Un es pamazām sapratu, ka es jūtos daudz labāk, man sāka parādīties mati, sākumā tie bija tādi maziņi, tādi matiņi. Un sāk attaukt arī nagi, paliek labāka, netika trausli, jo man vienmēr plīsa lūpu kaktiņa, āda bija pelēka. Es pamanīju, kādas vizuālas atšķirības arī bija. Un es sāku domāt skaidrāk, un parādījās vairāk enerģija. Bet tā kā es biju nonākusi dzīves ļoti zemā punktā, un man nebija darba uz to laiku, kad es biju Tvaikielā, es iznākot, un es nevarēju normāli funkcionēt. Pirmais darbs, es biju gatava nolaisties līdz zemē, man tas bija zeme, es sapratu, kur es esmu. Strādāju augļu veikaliņā, tad es strādāju bistro, ko es kādreiz teicu, nekad tā nebūs, bet es to visu biju gatava darīt, līdz vairāk ēdot, man atgriezās mēnešreiz, un 17. gada beigās es jau piedzemdēju meitiņu. Un tad dzīve bija pavisam savādāka, un atcerieties, es jums teicu, kad iznēsājot meitas uzņēma vēl ļoti maz kalorijas, tad dzīve ieguva pilnīgi citu jēgu. Mans vīrs atgriezās tad, kad es jau 4 mēnešus pierādīju, ka es varu ēst. Viņš man uzticējās, viņš teica, nu re, tu vari, tagad es esmu atpakaļ, un dzīve aizgāja pilnīgi citā kvalitātē. Šeit bildēs jūs redzat manas kāzas, es esmu 8. mēnesī, tas ir 17. gads. Redziet, es vairs neesmu tāda meitene. Jūs redzat, kā ir atauguši mani mati. Šī te fotosesija, tas ir jau pēc meitiņas dzimšanas, bet mani mati ir atjaunojušies un es izstāstu pilnīgi savādāk. Tālāk, tas, ko es daru tagad ikdienā, lai nomierinātos, kā es teicu, 7 gadus nelietoju nevienu alkohola veidu un vispār neko nelietoju un ēdu pilnīgi brīvi, esmu pilnīgi brīvi no ēšanas traucējumiem, lai gan tas ceļš atgūties bija ļoti grūts. Patiesībā emocionāli liku lietā visas terapijas metodas, kurās esmu iepriekš bijusi un gāju arī pie psihoterapeita. Tā vietā es tagad gleznoju, tas ir veids, kā es pilnībā atslēdzos, un otrā lekcijas daļā es jums stāstīšu par metodēm, kā tikt galā ar stresu, jo saprotam, ka ēšanas traucējumi ir slikti, ja? Bet tad ko darīt? Jā, es gleznoju, es eju dabā, man ļoti patīk pārgājieni, es ēdu pilnīgi brīvi, un, kā es saku, iepriekš esot tur un nejūtot kājas, tad šobrīd man ir pilnīgi vienalga, kā es iztos, lai būtu kopti, bet es nerisināšu savas problēmas tādā veidā. Tagad, ja es jūtu, kad man gribās šur tur kaut ko nogriezt, es domāju par to, kas manā dzīvē notiek, kāpēc man gribas fokusēties tieši to. Un vēl viena no manām atkarībām, un es jums pastāstīšu, kāds veidojās arī pa dopamīnu, ir atkal diplomu saņemšana un mācīšanās. Man ļoti patīk mācīties un uzslavas un pavadīt laiku kopā ar draugiem. Un vēl man ļoti patīk ceļošana. Tas arī ir tāds mans adrenalīns, mans prieks un šī emociju pastiprināšana. Vādu dažādus seminārus, šais lekcijas un mēdījos daudz par to runāju. Un šis ir mans centra logo, kur ir mani speciālisti un tā. Un arī vadu webinārus vecākiem, kā uzvesties, kā ar jums komunicēt, kā būt ar jums jūsu trakajā vecuma posmā, pusauģu vecuma posmā, un izglītoju, lai ar jums nebūtu tāda komunikācija, varbūt kā bija ar mani, kad pa liela vienaldzība vai bieži, kur ir kontrolējošas mammas, un stāstu dažādas lekcijas, lai ar jums tā nebūtu. Un vēl nobeigumā es gribu pastāstīt vēl no teorijas, ko es laikam saku, ka pastāstīšu par to, kā veidojās šis mehānisms ēšanas traucējumi. Tātad ir dopamīns, kas ir laimes hormons, un dabīgā veidā viņš izdalās ar uzslavām, ar kaut kādiem sasniegumiem, gandarījumu, ka jūs kaut ko paveicat, jūs zinat, ir tāda laba sajūta. Vai sportojot, izskrien, tiem, kam patīk sportot, ja? Izskrien ļoti daudz ražojās šis dopamīns laimes hormons, tad
cik labi, vai pārgājienos arī, vai ne? Viņš izdalās, jūs jūtat, cik forši tiem, kam patīk pārgājieni. Un darot tās lietas, kas jums patīk, jums izdalās laimes hormonus, jūs labi jūtaties. Mākslīgā veidā, un tas nav jāatstrādā dabīgā veidā, mākslīgā veidā tas ir alkohols, tas ir cigaretes, tas ir ēdiens, jā, visi zina, ka pār čokolādīt labāk jūtās. Tas ir, kad, piemēram, pieaugšiem ieskaita algu vai vecāki iedod jums naudu. Jūs zinat, uzreiz paceļās tāds garstāvoklis, ja, iepirkšanās mākslīgā veidā, iet lielveikalā, ja jums daudz ko pērk, jūs labāk jūtaties. Un tas ir mākslīgā veidā. Un mākslīgā veidā ražots dopamīns ir tā, viņš tā kā saražo, bet viņš ātri krītas, un jums atkal kaut ko vajag vietā. Dabīgi dabīgi izdalījies dopamīns noturas daudz ilgāk. Tas ir, piemēram, jūs zināt, ka jums ir kontroldarbā bijis 10, jūs par to joprojām esat lepns, vai jūs esat olimpiādē bijis labākais Latvijā, tas arī ilgstoši ir tāda gandrījuma sajūta un laba sajūta par to, ja. Bet šis, viņš tā kā tas ēdiens ēšanas traucējumu gadījumā iedod šo dopamīnu, vai nēšanas laikā arī izdalās dopamīns, iedod un pēc tam krītās, un jūs ņemat kaut ko vietā. Manā gadījumā tā bija bulimija, tā kā ēdiens iedod dopamīnu, tad izvēmjoties viņš krīt, un tad vajag alkoholu, lai atkal viņš uzkāptu, un tā ir tāda visu laiku šis izsaukums pēc dopamīna. Un tādēļ otrajā daļā es stāstīšu arī, kur gūt šo dopamīnu, kā atrast to savu aizraušanos, lai gūtu dopamīnu, un ko jūs varat darīt problēmu situācijās, un kādam ir jābūt domāšanas modelim, lai jūs neesat izmisuši, bezspēcīgi un vientuļi savās sajūtās, un kā risināt dažādas problēmu situācijas vai grūtas situācijas, kas dzīvē jums rodās. Tātad tagad otrajā daļā es pastāstīšu, ko vajadzētu darīt dažādās stresa situācijās, un arī sākumā pavisam nedaudz ieskicēšu jums nedaudz no teorijas, līdzīgi kā par dopamīnu, bet vairāk tādā, ko es stāstīju smadzeņu līmenī, bet tagad uzvedības līmenī. Tātad, pirmais, ko es gribu pateikt, ka ja ir šādas spēcīgas emocijas, piemēram, skumjas, piemēram, prieks, piemēram, dusmas, tās ir jāizreaģē. Ja jums ir skumji, skumstat, raudat, laižat to visu ārā, ļaujat to visu pārdzīvot. Un, ja ir tāds kā besis, nav garstāvoklis, ja ir tur slikts kontroldarbs, tur vai tāda veida pārdzīvojumi, vai ieildes konflikts ģimenē, piemēram, vecāki nerunā, tad jums ir jāsaprot, kā dabūt pretējo sajūtu, jeb apmierināt kādu no sajūtām. Mēs tās saucam pa alkām, piemēram, alkas pēc nomierinājuma, alkas pēc prieka. Un tad es pastāstīšu šo modeli, kas ir arī atkarībām, bet kas ir arī ēšanas traucējumiem. Tātad mums šeit ir alkas, piemēram, alkas pēc prieka, ja? Vai alkas ir bijis kaut kāds strīds vai vecāka konflikts, alkas pēc mierinājuma. Un tad, ko mēs darām, mēs izpildām kaut kādu rituālu. Ēšanas traucējumu gadījumā tā ir ēšana vai neēšana. Un tad mēs saņemam balvu šo pašu sajūtu, tā kā attiecīgi mēs izpildam rituālu vai lai saņemtu nomierinājumu vai uzmundrinājumu vai vienkārši, ja gribas neko nedomāt, un mēs saņemam šo balvu, šīs te sajūtas. Tā ir prieks, ja? Tā uzrakstīšu, lai jūs saprotat. Un tad nāk šīs sliktās sajūtas, šī sliktā sajūta, bāc, kāpēc es pieēdos, vai bāc, kāpēc es piedzēros, ja tas ir vēlākā, tā kā jauniešu vecuma posmā, ja? Šī sliktā sajūta, un kas ir jādara ar slikto sajūtu vai vainas sajūtu, kas bieži ir ēšanas traucējumiem, kāpēc es tā pieēdos, vai kāpēc es izvēmos? Akal ir slikta sajūta, un akal ir alkas pēc jaunas sajūtas,
un atkal mēs izpildām rituālu, un atkal mēs saņemam balvu, un atkal par to ir slikta sajūta. Piemēram, ar ēšanas traucējumiem, kur jau ir reāli ēšanas traucējumi, parasti ir tā, piemēram, kompulsīvo ēšanu paņemsim. Cilvēks pieēdās, un tajā brīdī viņam tā kā prieks, viņš ēd čipšus, un tā viņš beidzot ir dabūjis atslodzes no savas grūtās dienas, un tā viņš pilda šo rituālu, viņš ēd, viņš dabūna šo prieku, šo mierinājumu caur ēdienu, tad atkal ir sliktā sajūta, kāpēc es ēdu, un piemēram, iznāk vēl mamma, atkal tu rī, kā tu vari rīt, un tā, un tad ir skumjas par to, kurš esmu, un atkal gribās šo te un atkal. Un tas notiek visu laiku. Tas, kā to mainīt, ir mainot rituālu. Piemēram, man ir bijusi ļoti slikta diena vai tam līdzīgi, tas, ko es daru, es eju skriet, kā kurš citi skrien, es tagad gleznoju, piemēram, piezvanu draugam, izēju ar viņu pastaigā, eju pārgājienos, un mēs tālāk runāsim, kā atrast tās savas metodas. Cits spēlē ģitāru vai klavieres, vai muzicē, vai, nezinu, skicē, vai spēlē. Datorspēles nav labākais variants, TikToks nav labākais variants, tie arī ir negatīvi rituāli, bet labākā ēšanas traucējuma katrā ziņā. Bet, jā, mēs domāsim, kā to rituālu mainīt. Tātad ir vēl, kas jums būtu jāiemācās apzināties emocijas, jo mēs zinām tikai tādas emocijas kā prieks, dusmas, kas vēl ir, bet ir arī tādas kā apmulsums, kā kauns, kā bezizējas sajūta, pārsteigums, negaidīti domīgums un tam līdzīgi. Un dažādas sajūtas, un tad, kad jūs domājat, jūs esat apmulsis vai vīlies kaut kamā, ka kaut kas, piemēram, solī, ka notiks un nenotiks, un tad jums arī tāda sajūta, no kā vajag atbrīvoties, tad vajag atpazīt. Jums vajadzētu palasīt, piemēram, internetā par dažādām sajūtām. Un tālāk tad es došu metodes. Viena no tām ir Grow, par kuru es stāstīšu, kas ir coachinga metoda, un otra ir Flow. Flow ir atrašana tam, ko jūs varat izmantot, lai nebūtu dopamīna ēšanas traucējuma veidā, bet lai dopamīnu dabūtu ikdienā. Vienkārši tāpat dabīgi. Tātad Grow metode, es gribētu, lai tas ir jūsu domāšanas veids ikvienā situācijā attiecībā uz jebkuru problēmu situāciju vai jūs jebko, ko jūs dzīvē vēlaties. Kāpēc Grow? Tāpēc, ka goal mērķis, reality, realitāte, options, alternatīvas un will rīcība. Tātad uz leju lasot Grow. Tātad pirmais, kas ir tēma, un šis tējums ir pieejams būt brīvai.com mājaslapā, mūsu biedrības mājaslapā skolu jauniešiem. Šie te uzdevumi, un tur jūs varat izlasīt un šo uz papīra rakstīt. Šim uzdevumam atvēltat vismaz 40 minūtes, un šķiet, šitās lietas jau es domāju ikdienā, bet pamēģinu 40 minūtes konstruktīvi apsēsties un tiešām piespiest sevi domāt. Tātad, kāda tēma? Es kā piemēru paņemšu mobbingu skolā, piemēram. Mani skolā apsmēja. Ko tu gribi vēlies? Lai mani skolā neapsmēja, lai man ir savs bariņš, piemēram, un visi ar mani draudzējās, un es skolā jūtos brīvi. Kāds būs labs rezultāts no šī Grow? Labs rezultāts būs, ja es izdomāšu, kā iekļauties kolektīvā, un jums ir jādomā tāds izmērāms mērķis, piemēram, kā pozitīvā gaisotnē pavadīt šo skolas gadu, un ja man būs vismaz 2 rīcības soļi. Tātad atcerieties ļoti konkrēti, lai jūs varat izmērīt, kas jums būtu pēc šī Grow. Realitāte tāda, ka mani skolā apsmēja, skolotājs neredz to, vecāki saka, jā, es tev atbalstīšu, bet tev vēl tikai 3 gadi jāmācās, un es eju katru dienu uz skolu. Kas reāli traucē? Reāli traucē tas, ka skolotāji nepamana, ka māma mani tikai atbalsta. Un tā, kāda ir tev loma tajā? Es esmu vienkārši skolnieks, kam ir jānomok šeit 3 gadi. Es nevaru ietekmēt to, ka pa mani smējās, lai ko es esmu mēģinājis, pa mani tāpat smējās. Un, protams, izterizēju to daudz sīkāk visu un apdomāju. Un tad galvenā sadaļa, kas jums jādomā šajā domāšanas veidā, ir options, jeb alternatīvas, tad kādi ir risinājumi varianti. Un šeit rakstat jebkurus, pat kas jums liekas dumjākie risinājumi varianti. Rakstat visu.
Piemēram, es varētu iet pie direktoras šo visu izstāstīt un runāt, vai mani var pārcelt citā klasē. Es varētu pateikt mammai mainīt citu skolu. Es varētu sadot tiem, kas man ir klasē. Es varētu iet pulciņā un draudzēties tikai tiem un pieciest, kad klasē mani apsmēj. Sarakstat visas iespējamās opcijas. Un šeit, piemēram, tad tādā izsvītrošanas variantā jums būs daudz dažādas opcijas. Atlasiet, kur ir, nē, šis nebūs labs variants, piemēram, mainīt skolu nebūs labs, jo mēs tikko uz Tukumu tikai pārcēlāmies, kur tad man neviens 6. klasē nepārcels un tā. Un tad to vienu, kas jums liekas visatbilstošākā, vislabākā, piemēram, izvēlēsimies lūkšu, lai man pārceļ citā klasē, tālāk ejiet pie Will, vēl pie options, kas priekš tā ir, nepieciešams saruna ar mammu, jo mammai arī jāizstāsta, ka man ir šāda doma, saruna ar klases audzinātāju, pastāstīt, ka man apsmēj, un tad es varēšu iet pie direktors, teikt, ka es esmu informējis, un tad saruna ar direktoru, un kopā ar mammu varbūt uzrakstīt kādu pieteikumu, iesniegumu, respektīvi aprakstat cik, kas jums ir nepieciešams. Un tad ir Will rīcība, kāds rīcības plāns. Kāds rīcības plāns, ko tu darīsi un kas ir pirmie nepieciešamie soļi. Un domājiet tādā vismaz pirmajam solītim jābūt 24 stundu laikā. Coachingā tā ir pirmās dienas 48 stundu laikā. Pirmo 2 dienu laikā ir kaut kas jāizdara. Jums obligāti vai nu ir jāpasaka mammai un jāparunā par šādu ideju. Un jādomā par to, vai pašam jāiet jau pie skolotājas, vai jāpainteresējas skolotājai, vai tas būtu reāli. Bet kāds mazs solīts jums jau ir jāizdara, un tad, tātad, ko tu darīsi, es iešu pie skolotājas un runāšu ar mammu, vai es varu mainīt klasi. Un jums ir pirmie 2 soļi, un redziet, sākumā mēs vēlējāmies atrast 2 variantus, kā es varu izbēgt no mobbinga skolā, tagad mums ir reāli praktiski soļi, kā izkļūt no problēmas. Un šādu metodi izmantojot dažādām dzīves situācijām, kaut vai gribu tikt uz disenīti, man neviens nedod naudu, vecākiem nav alga, nevar iedot naudu, ja? Tad tālāk, kur es varu dabūt šo? Tāds risinājums, un tad ko es darīšu? Es paprasīšu tam. Ja? Nevis fokusēties uz problēmu, man ir problēma, man ir slikti, jo nekas labāk nekļūst. Bet domāt, kāds ir risinājums, kā no šitā tikt ārā, kā es varu justies labāk. Galvenais domāt, kā es varu justies, nevis iztīties labāk. Ja? Un tālāk ir flows, kad notiek patīkams sajūtas, kad pazūd laiks un telpa. Jūsu vecumā tas var šķist smieklīgi, ja, kad pazūd laiks un telpa. Taču tas ir tāds, iedomājieties, spēlēt spēli ar draugiem. Pazūd laiks, vai ne? Jūs esat jautri un liekas, kā es tikko atnācu un viss jau beidzās. Vai ļoti uz kino aiziet, tikko sākās, tikko beidzās, šitā filma gāja 2,5 stundas, kā tik ātri viņi pagāja. Ja? Bet kino tas tāds mākslīgais šis dopamīns, bet, piemēram, katram ir savs, citi ir radošāki, citi ir sportisti, citam sportojot pazūd laiks un citi sportojot dabon šo labo sajūtu, jo šajā flowā rodās labas sajūtas šis dopamīns. Piemēram, man tas ir gleznojot. Citam tas ir pieaugušā vecumā, ja ejot makšķerējot, varbūt arī kāds no jums makšķerē. Iet makšķerēt, tur sēdēt visu laiku, un tas ir pozitīvā veidā dabūt dopamīnu. Katram no jums ir jāatrod sava aizraušanās. Šķiet, varbūt reģionu skolās, mums jau te nav ko darīt, tas pat nāk no maza miestiņa, kā es teicu, mums jau te nav ko darīt, bet jums ir ko darīt, jums nav jāgaida, ka kāds jums uzorganizēs ekskursiju vai tam līdzīgi, jūs paši varat taisīt pārgājienu, paši norganizēt spēļu vakaru savā starpā. Vai katrs varbūt kāds raksta hip-hop tekstu, viņam patīk hip-hop tekstu vai muzicēt. Un parasti man ir tā, ka jaunieši, es vadu jauniešu grupas, arī saka, jā, bet es jau visu esmu izmēģinājis. Vai tiešām visu? Nosauc, ko tu esi izmēģinājis? Cik reizes? Jums ir dažādas iespējas iet kaut kādos pulciņos. Un domājot par to, kur ir un atkal kādas ir iespējas. Piemēram, kāds teiks, jā, bet man vecākiem nav nauda, lai maksātu par pulciņu. Kādas ir iespējas? Kādas ir iespējas darīt? Varbūt, ja nav jūsu mazajā miestā, varbūt jūs varat savu radošo darbnīcu mācīties dažādas tehnikas. Es zinu, ka jauniešiem patīk animē zīmēt. Varbūt jūs varat zīmēt animē, piemēram. Bet kā radīt sev pozitīvas
sajūtas. Es ceru, ka jums šis noderēja, un lekcijas beigās es vēlos teikt, ka viss ir jūsu pašu rokās. Arī šo grow metodu jūs varat izmantot sliktiem nolūkiem, piemēram, domāšu, kā izspiest naudu, kā dabūt rezultātu, vai kā es varu aiziet piedzerties, un kā piedzerties, vai kā neēst, kā es varu dabūt ievāku augumu. Bet tas, ko es gribu jums teikt, un mana ziņa ir jums, ka viss ir no jums pašiem atkarīgs. Neviens jūsu vietā, jūsu dzīvi nedzīvos, nenodzīvos, un tagad man ir aizgājis pavisam nesen aizsaulē tētis. Es varu pateikt, neviens arī jūs nekad neglābs. Jūs dzīvosiet savu dzīvi, un jūs izvēlaties vai bez mēneša reizēm runāt pēšanas traucējumiem, bez mēneša reizēm pavadīt bez bērniem, vai bez zobiem, jo šis tiešām ir brīnums, tāpēc man ir krustiņš, jo es ticu Dievam. Tagad. Vai tiešām, ne visiem notiek brīnums, ļoti mazs procents izvesļos no ēšanas traucējumiem, vai tiešām jūs gribat pavadīt tajā un nodzīvot tādu bezjēdzīgu dzīvi, vai jūs gribat tā jaudīgi nodzīvot, jo, kā es saku, tos 15 gadus es palaidu vējā no dzīves. Tā vietā es tagad ceļoju, dzīvoju ļoti pilnesinīgi, bet es varēju vienkārši palikt tajā. Un tieši tāpat viss ir jūsu rokās. Viss ir jūsu rokās. Vai jūs, arī pat kontroldarbu, vai jūs dabūsiet 5 vai jūs dabūsiet 8. Ja? Viss ir jūsu rokās. Kāds var teikt, nē, skolotāji garstāvoklis nav garstāvoklis, nē, tas ļoti mazs procents, ka tā notiks. Tā, viss ir no jums atkarīgs. Paldies par klausīšanos un atgādinu, ka šī lekcija tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fonda, pateicoties Sabiedrības integrācijas fondam no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, NVO fonds 2023. Visiem novēlu labu mentālo veselību un fizisko veselību.